Otrdien, 19. martā, Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā tika atklāta ikgadējā Rīgas izglītojamo zinātniskā konference. Šogad dalībai konferencē tika iesniegti 363 zinātniski pētnieciskie darbi no 59 Rīgas skolām. Šis pasākums jau ir ikgadējs, notiek 5. gadu Rīgas pilsētā, kur piedalās visu Rīgas labāko skolu skolēni, kas darbojas tieši pētniecības jomā. Un tāds arī ir šī pasākuma mērķis – veicināt to skolēnu aktivitāti, viņa radošumu tieši uz pētniecisko darbu. Un ceturtdien mēs jau varēsim ziņot par rezultātiem, kādi būs iegūti Rīgas pilsētā, kuri no skolēniem tālāk tiek izvirzīti uz valsts skolēnu zinātnisko konferenci un godam pārstāvēt Rīgu. Pagājušajā gadā valsts zinātniskajā konferencē Rīgu pārstāvēja 108 skolēnu zinātniskie darbi. To izstrādē lielu darbu ieguldījuši arī pedagogi, kuriem konferences atklāšanā tika pasniegtas pateicības balvas. Skolotāji atzīst, ka zinātnisko darbu izstrāde nav viegla, tomēr tā sniedz neatsverama pieredze kā skolēniem, tā arī skolotājiem. Es domāju, ka mēs izmantojam šo zinātniskā pētnieciskā darba formu kā vēl viena iespēja, kā tāda metode, lai skolēniem mācītu strādāt ar zinātnisko literatūru, vispār ar zinātnisko vārdu. Un galvenais, ka viņš mācās aptvert kaut kādas zinātņu jomas, vismaz kaut kādu vienu tēmu. Un tas ir ļoti svarīgi nākamajam studentam un vispār tas ir ļoti būtiski. Konferences noslēguma plenārsēdē tika prezentēti 10 labākie darbi visdažādākajās nozarēs – literatūrā, valodās, fizikā, bioloģijā un citās. Starp tiem arī Rīgas pirmās ģimnāzijas audzēkņa Georga Sīļa darbs – ķīmijā. Ķīmija man ir vairāk mazāk vienmēr fascinējusi, un ja es gribēju taisīt kaut kādu darbu, es gribēju taisīt darbu, kas man tiešām interesē, kaut kas man tuvs. Tāpēc izvēlējos attiecīgi pētīt savu vecātēvu medu, kas man arī tiešām fascinēja, 6 mēneši smaga darba. Pieredze bijusi ļoti, ļoti vērtīga. Es ticu, ka universitātēs izmantos šīs zināšanas arī. Konferencē kopumā tika aizstāvēti 287 darbi, taču pēc izvērtēšanas par vislabākajiem tika atzīti 149. Tieši šie darbi Rīgu pārstāvēs valsts mērogā.